Tagad par oktu. Ar ko beidzas tās ar oktu, jo šodien, ja es nekļūdos, bija arī tas sēde, vakar bija sēde, kuri izlēma, ko ar oktu darīt. Drīkst, es izteikšos. Mazliet. Jā, protams, tikai inteliģenti lūdzu. Lamāties nedrīkst? Nē. Es paklusēšu. Bet patiesībā... Es vēl komentārus nepaskatījos. Tu vari pastāstīt situāciju, bet patiesībā, jā. Tad, kad šis likums nonāca tautās un kad visi pamanīja šo interesanto notikumu, sauksim viņu tā, jā, un cilvēki, godīgi sakot, sašūmējās, sauksim lietas īstajos vārdos, tad mūsu saucamie opozicionāri un pēkšņi nāca katrs ar savu video, kad tā bija kļūda, nav iedziļinājušies, ir kaut kas trešajā lasījumā pamainīts un vēl visādas atrunas. Jautājums, par ko jūs saņemat algu? Likumu nav jālasa, likumu nav jāizprot, likumu nav jāizskaidro. Otrs, melot tik atklāti, kad kaut kas kaut kur ir iebāzts pirms pēdējā lasījuma, jūs tiešām cilvēks turat par jēriem, ieej Titānijā un izlasi. Visu tu redzi, kā kas ir gājis. Tur pat nav jābūt kosmonautam, lai redzētu zvaigznes. Allo, mostamies! Uģi, tu tāds ļoti emocionāls šodien. Es nav emocionāls, es esmu priecīgs, ka es varu parunāt.